Labrīt. Šitāds draugs no rīta sagaida. Ne? Sigor. Tas ir labākais draugs pasaulē, ne? Jo viņš visu savu mīlestībā dod. Vai ne? Nu jā. Davai. Līdz vēlākam. Un ko? Jābrauc pakaļ. Jābrauc pakaļ atkal ar šķidrumam. Un varbūt arī apskat jāiziet. Domāju, pīzies. Riepu samainīja. Un bremžs izrādās otrādi bija jāregulē, tāpēc sečkarējos. Var noteikti, ka divreiz būs jābrauc savu apskati. Redzēsim, cikos aizbrauksim. Un tad jau manīsim, kā darīt. Apstelpēsim riņķī. Vispār no sākuma pielaidīsim. Lai tačā gaisa. Un apiesim riņķi, apstīsimies, kas notiek. Šito riepu nomainīju. Tā man stāvēja zapaskā. Protektors ir labs. Nezinu, cik viņi pat labi, jo viņi ir ļoti veci. Un tā bija kaut kāds tas plīsums, kā jau es toreiz teicu. Nu ko, jāievad karte tahogrāfā un jāmauc. Interesanti. Kaut kāds sitienu. Kaut kas tur notiek. Tad labi ir, tas nav uz manī. Brauksim un tad jau redzēsim. Redzēt, es te kādos video teicu, ka šitie te nekas īsti neizaugs. Tās vietas, kas aug, tās jau augs. Bet pārsvarā ir tukši pleķi. Nu, labrīt. 8:28. Esmu saldū. Atkal iesim tehnisko. Provēsim. Kā jau teicu, riepu nomainīt. Un bremzes kaut ko, bet sajaut otras puses, jo tur bija otrādi jāregulē. Bet tad redzēsim. Ja neiziesim, tad pielādēs pilnu, pieregulēs vēlreiz ies. Tā kaut kā. Skaists rīts it kā bija, bet tagad kaut kas smīlā. Cilvēki jau brauc uz tikšanos. Nu ko, laikam izgāja ar pirmo, nebūs jābrauc otrais. Vēl gribēju paskatīties, vai kaut kas apakšā nekustās. To jau viss izskatījās, man bija riepi jāmaina tikai un tas. Bet nu labi ir. Kā hitā ir? Kaut kā tā. Cerams, ka būs. Oķis Ļūtens teica, ka jāmaina, kāpēc iepriekšējais neteica. Nezinu. Labi, uz tikšanos. Tagad brauksim lietu kasu. Čau. Man šitais patīk. Tagad man jābūt santekniķim. Un tas, ka nocirtīs, tas jā. Par šito es gribēju. Tā tukšuma ir. Šitādi atstāt. Par šito es gribēju. Tā tukšuma ir. Šitādi atstāt. Kā jums liekas, cilvēki? Man ir jautājums. Ja viņš nebrauc uz atļauto 90, viņš brauc zemāk, un pat arī zemāk pa 80, vai viņam nevajadzētu apstāties kādā pieturā un pagaidīt to savu laiku? Ja, es saprotu, ka viņam katrā pieturā apmēram zināmais laiks, bet ja tu tagad brauc un neapstājies jau pieturs no
no saules jau neapstājas nevienā pieturā, tātad tev ir jau pieturas ir plus. Tātad varbūt tu kādā pieturā var apstāties un pagaidīt 10 minūtes, nevis čakarēt cilvēkiem prāti, kas grib braukt uz 90. Kā tas ir? Pasakiet, lūdzu, uz tikšanos. Un tā vēl tāds pārdoms. Brauc tagad, drīz būšu Durbē, un brauc man pretī deputāts Edgars Putra. Un tāds pārdoms. Tagad ir piektdien, pulkstens ir 10:46. Kā deputātam nav jāstrādā, viņš saņem ļoti labu algu tur. Plusā viņš šita, tātad viņš var darīt arī papildus darbus. Kā tagad ir? Tagad jau tu nevari būt, vai ne? Tikai vienā amatā drīkst būt. Tad ir zemnieku saimniecība Pīlāģi. Viņš tur ir finanšu direktors. Tā liekas, kaut kas tam līdz. Kaut kas ar finansēm bija, jo piķis jau patīk. Un tad tāds jautājums ir tagad par to, par strādāšanu. Deputāti tā nostrādājušies. Vienreiz aizbrauc uz nedēļā uz Rīgu, jā, un pārējais. Un es jau domāju, ka tagad būs iesēšanas darbi. Un taču jākontrolē, ir jāvaraukā, nu varbūt ar traktoru arī pabraukā, tā jau nav. Ka neko. Ar kombainu arī viņš brauc un kuļ, bet tagad ir doma tāda, ka, ja tev ir šī tāda darba, kas ir vajadzīga sev, tātad saimā, par šito viņš jau nav saņem algu. Kā tas ir? Vai ne? Nu, kā jūs tā domājat? Deputātam forši, Jurka ar vakar ielicis kaut kādu apskatu pa BMW. Deputāts es esmu. Nu, viņš tur saimā strādā, miljonārs. Viņš tur 97 000 nobrauc ar BMW 750. 5 sekundes esot viņu nofilmējis ar muguru, viņš nav redzams, bet var iedomāties, nevar jau rādīt, viņam tā nesot vienīgā mašīna. Viņš esot miljonārs valdībā. Nu, loģiski, nu. Paši pakārto. Un redz, tu esi tur, nezināmās neskaitāmās komisijās, un pa visiem piķis nāk, ir tu tur vai neesi tur. Nu redz, tagad es dzīvē redzēju, ka viņš brauc ar veco Ford Ranger, laikam Rangers sarkanais nokrāsots uz durvīm Pīlāģi. Nu, tā tad tu neesi, šodien tu neesi darbā. Nu, saimā. Tu esi darbā pie tēva, ja vēl neesi norakstījis uz sevi. Nu kā? Saņem tur algu. Nu super. Un noteikti deklarācijā ir rakstīts, ka vispār jāpastās deklarācija. Deklarācijā noteikti nav minēts, kad viņam ir tāda darba mašīna, tā noteikti uz sievi ir. Sievu Kristīna kaut kur noteikti strādā. Nezinu. Bet arī, kur tad skatās mūsu tie tur ieņēmumi dienests, ja tu cilvēks nestrādā, nu es nesaku, ka viņi nestrādā, es saku nestrādā, ja par citiem cilvēkiem nestrādā, un viņam pieder gan māja, gan mašīnas, gan tā kā deputāta sievām tā parasti ir. Nu, un deklarācijā ir norādīts, ka viņam nekas nav. Kā tad sieva var dabūt, no kur dabūt tāds ienākumus, lai viņa varētu nopirkt mašīnas, mājas, uzturēt noteikti. Viņa arī uztur. Vai no kā izdevumos ir, ka uztur šitais ten vīrs. Nu, to mēs nezinām. Bet tāda lieta ir, un tāds pārdoms. Braucot vienkārši. Jo bēbē broksts beidzās jau 10, un tad īpaši nav ko klausīties par rādio. Tagad redz, brauc pretī, jā. Man nav nekas pretī pēc strādāšana, bet ja tu nestrādā un saņem, tas ir jocīgāk. Tāpat, ka man ir pārdoms par šito to zarnu nūjiņu infekciju.
baigi forši tagad. Varbūt, ka tas bija tāds uzdevums straupa aizklapēt ciet. Tā, kas ražo krējumi, pienu. Nu, varbūt, un kas tev nekaiš, tu strādā bērndārzā, tev pasaka zaru nulliņš, 2 nedēļu brīvs, tur līdz mēnesim var mierīgi slimot, tev viss atmaksā. Privātā sektorā, tad skatītos, vai tiešām tā ir, vai nav. A tagad otram, jo, man arī bišķi sāp, ej uz slimības lapu. Otrais, pēc 2 nedēļu, kā tev ir? Nē, man vēl tur kņūd vēderā, es vēl palikšu, kas tev nekaiš. Tu naudu saņem, to neiet mums uz bērndārzu vai uz skolu, vai tur strādā. Super tas tajā ziņā ir. Un to daudzi var izmantot. Kāpēc nē? A, kas ir mums? Mums tur vēders sāpai, kaut kas, tu jau nevar. A, kas tavā vietā to izdarīs? Neviens. Tev jāizdara. Tev vēl ir jānomaksā tev viss nodokļi un viss tās darīšanas komunālie. Tie tev viss jānomaksā. Ja tu strādā pie sevīm, kas tad tev maksās to slimības lapu? Ne? Ideāli. Un tāds pārdoms man vienkārši šodien ienāca prātā, ka tas ir noteikti, ka es tā domāju uzspīlēts, jo tas ir viegli. Mums ir te 4 gadi apakaļ, 4 gadi, jau vairāk sanāk. 3 gadi karš, tad bija 3 gadi tas, 6 gadi apakaļ arī uzspīlēja kaut kāds tur slimību. Un tagad es klausījos Somijā. Kaut kur bija, kad ir tiesāts un kaut kādas kompensācijas par to dos apakaļ naudu, tā es sapratu. Cik es pauz galam dzirdēju, ka par tiem, kam ir sodīts, ka tu esi komendants stundā bijis ārā vai nenēsājis maskas, jo tas jau viss bija fakes, to tagad viss skaidrs zina, un par to, par visiem šitiem sodiem, cik es saprotu, atmaksās visu to naudu apakaļ. Jo deputāti, es nezinu, cik tur deputāti, 87 nolēmuši bija par, bet es tā tikai dzirdēju, tas jāpaklausās vēl ziņās. Tāds pārdoms. Labi, brauksim tālāk. Tagad iebrauc tur 7. Un pie viena radās 2 cilvēki pa laimi, kad varēs braukt uz pilnu jaudu. Super. Kaut kas labs ir arī, tā jau nav, kad visu laiku ir vienīgi sūdi. Ir arī labās lietas kaut kad. Labi, uz tikšanos. Vai, čau. Paturpinot pa to pašu autobusnieku. Dzied, 50. Viņš man aizgāja garām ļoti lielā ātrumā. Un tur, kur jābrauc 50, tur redz viņš brauc 60. Redziet, kā viņš visiem skrien garām. Tur, kur ir jābrauc, tur nevar pabraukt. Un tie autobusu šoferīši ir, ideāls variants. Tur, kur var, tur nebrauc. Kur pārkāp noteikums, tur brauc. Kaut kā tā. Iepriekšējo video uzlikšu bez skaņas, aizmirst radio nogriezt, ka nenopano man. Bet bija runa par to, ka tur, kur viņš skrien, tas ir pilsētā, tur, kur jābrauc 50, tur viņš skrien 60. Es tā minu, jo krietni vairāk pa 50 bija. Aizskrēja mums garām gan vienam, gan otram. Tur, ko var 90 braukt, tur nē. Rauku ir šitais. Šitais būs tas autobusiņš. Ar numuru MV 9184. Laiks ir 11:13. 11.04.2025. gada. Paskatāties, kurš tajā laikā brauc ar šito autobusu. Tam piemērot var rājienu, sodu, nezinu ko. Vai vienkārši pateikt, ja tu brauc, tad brauc arī pa lielo ceļu. Nečakarēt citiem prāti, kas kaut kur ir saplānojuši. Jo diezgan liels attālums ir no Saltas līdz Liepāji, tas ir 100 km apmēram.
Un ja tu esi saplānojis, tajā laikā, un tev priekšā šitāds, tu jau viņu nevar atzīt, tevi krāvā, tu nevar tā uzšvunkāt, aiziet, sabremzēt, viņš ir tukšā, un viņš pat brauc arī, viņš nenofilmē, tad, kad viņš brauc 70, tā arī viņš brauc. Redz, tā ir viņu visatļautība, viņu interpretējums, vai kā viņi tur LE sauc. Labi, uz tikšanos būs atkal noteikti kaut kāds pārdomas tālāk. Nu, ko parādīšu, kā tas notiek dzīvē? Tas notiek tā, atbrauc muca, atbrauc traktors, un tā mēs ar tehniku sūcam iekšā labībai barības vielas, mēslojumu, mikriņu vai kas tur viss kaut kas būs. Tāda sūdi no sumbriem. Tā mēs te sūks ar tehniku kopā. Es un tehnika, tas esam mēs. Jāiesūc 3,5 tonnas kas un 500 litri barības vielas cits. Un tā kaut kā. Tā notiksies. Tā man šodien apmēram 3 mutas ir jāizvēl. Viena mutas man iet uz 15 hektāru. 265 litri, 300 kg apmēram kopā uz hektāru. Viņš ir smags. Šitie lauki jāplej. Un šitā akmeņu čupiņa ir no viena lauka. Pēc tam braukt garām nofilmēs vairāk. No 3 vai 3,5 hektāru vai 3 hektāru, cik to bija tā jāma. Tā čupi liela, tāda, kad izstās no šīs vietas, bet tur viņi vēl turpinās to galu. Ko mēs redzēsim pēc tam. Labi, uz tikšanos. Nu ko, ir bez 29. Šodien noteikti ir jābeidz. Un rīt turpināsim. Jāizbrauc vēl šis mājā ir. Un jāatbrauc pakaļ. Smagais jāsavāc. Vajadzētu vēl 2 laukus, bet skatos pēc laikiem, ja es pirms 7 sāku pus 7, tad es nevaru gaidīt ilgu. Man jāsavāc smagais, lai 3-15 stundās iekļaujos. Tā kā braukšu mājā. Ja pie mājām varēšu to hektāru apliekt, tad apliekšu to hektāru, bet tagad es došos uz māju pusi, jo jābrauc pakaļ smagam. Un ar to arī beigšu noteikti šo video. Tā te ietrauku rīt no rīta vajadzētu tā kā logus nomazgāt, jo saulīt iespīd un neko nevar redzēt cauri. Būtu tīru uz čuju. Bet tu jau zini, ka te neviens nebrauks ar mašīnu, tad tā ikāja, bet labi ir, viss kārtībā. Davai, ja patīk.